Mēs pēc īsa mirkļa būsim atkal studijā, un tagad mēs parunāsim par naudas lietiņām un par sportu. Naudu var apvienot ar sportu kopā, un kas tad sanāk? Plašais tautas sports maratons. Renāta Abelīte. Labrīt, Latvija! 22. maijā sākās Nordea Rīga maratons. Cilvēki piesakās, jau ir pieteikušies vairāk kā 14 000, bet galvenais, kā pareizi sev sagatavot, lai piedalītos šajā maratonā. Pasaulē maratona kustība jau sen ir gūs atbalstu visā sabiedrībā un pulcē tūkstošiem dalībnieku. Arī maratons Nordea Rīga, kurš notiks 22. maijā, ar katru gadu gūs lielāku popularitāti. Nordea Rīgas maratons notiek jau 5. gadu, tad no 2007. gada. Tas ir tad, kad mēs sākām, un toreiz vēl bija tikai 1000 skrējēji vispār kopumā. Un tad tagad pēc 5 gadiem mēs esam jau pie 13 000. Un es domāju, ka ar to vēl tas nebeigsies, ka principā, kad būs šogad 14 vai 15, un iespējams nākamajos gados vēl vairāk. Jo es neredzu nekādu šķēršļu, kāpēc, lai Rīgā neskriet visi 20 000, lai te būtu tāda reāla dziesmu svētka patiesībā. Jā, tieši tāpat kā dziesmu svētkos 1000 piedalās, nu tad mēs zinām, ka latvieši ir gan dziedātāji, gan skrējēji. Nordea Rīgas maratonā šogad dalībniekiem būs pieejamas 4 distances – 42 km, 21 km, 10 un 5 km. Bet kas jāņem vērā cilvēkam, kurš pirmoreiz piedalīsies maratonā? Sākumā es cilvēkam ieteiktu sevi objektīvi novērtēt, jo distances izvēlēties var 4 dažādas distances un tad atbilstoši saviem spēkiem. Bet tad, kad cilvēks ir izvēlējies šo distanci, tad es ieteiktu viņam vismaz pāris, 2-3 reizes vismaz aiziet paskriet vai arī piedalīties koptreniņos, kad ir visi kopā, bet tas objektīvais novērtējums ir tā, lai atrastu to savu tempu, to savu elpu pareizo nostādīt, ja? Lai nav tie sāpošie sāni vai arī vienkārši slikti pašsajūta skrējiena laikā, ja, kad spiest cilvēks apstāties. Sandra Rozenštoka, sporta ārste, sākot no 3. aprīļa katru svētdienu vada maratona dalībniekiem koptreniņus, lai cilvēki būtu sagatavoti maratona skrējienam, bet galvenais vēl šeit ir kopības sajūta. Es izvēlējos 5 km distanci, bet tā sajūta bija īstenībā ļoti laba, īpaši startā, kad viss tas pulss sāk to skrējienu, tas man tā īpaši patika, un tā distance visu laiku tu esi kopā ar cilvēkiem, un tu pamani gan apkārtni, kur tu skrien, gan arī tās visas interesantās maskas. Tas bija ļoti tāds laba pieredze. Maratons jūsu dzīvē, tas ir tāds nozīmīgs notikums. Šis būs 4. gads, kad esmu pievērsies skriešanai. Un mēģinu piedalīties gadā vairākos maratonos un pusmaratonos. Un kādi jums ir panākumi? Galvenie panākumi ir pašam cīņa ar sevi, uzlabot savu laiku. Katrā ziņā līdz godalgotajām vietām vēl tālu, bet nekas vēl visu dzīvi priekšā vēl. Jānis ar skriešanu sāk nodarboties tikai 22 gadu vecumā, bet maratonā piedalās, lai uzvarētu. Pagājušo gadu skrēju pilno maratonu Rīgā un izcīnīju 6. vietu. No latviešiem bija 2. Uz doto brīdi reģistrējušies dalībnieki no 37 pasaules valstīm, tajā skaitā no Somijas, Lietuvas, Igaunijas, Lielbritānijas un Vācijas. Ja nav vispār nekas nekad darīts un ir tikai sēdēts uz dīvāna, tad es domāju, ka arī tad var principā mierīgi saņemties uz 5 km, jo man liekas, ka šo distanci var sevišķi tādā lielā vienotā pūlī, kāds būs. Es domāju, ka tur pilnīgi mierīgi var nostaigāt, norāpot, notipināt vienalga kādā veidā. Ja. Tā kā uz to, es domāju, var saņemties jebkurš tie, kas ir kaut ko darījuši, vai riteni braukuši, vai arī tikpat labi skrējuši, vai ko tam līdzīgi nevar izšķirties. Ja, tad es domāju, ka 10 km ir laba opcija, bet droši vien, ka tiem, kas neko nav darījuši, tad pa pusmaratonu vai maratonu tur nevajadzētu līdz iekšā, jo tomēr tās ir tādas nopietnas distances un prasa sagatavošanās. Mēs jau kuru rītu jums vēstījām par to, ka aktīvs dzīvesveids uzlabo gan omu, gan fizisko stāvokli, bet tiešām par to maratonu atcerieties. Ja neesat īpaši gatavojušies, tad varbūt tomēr nemēģiniet to lielo distanci pieveikt, jo pat pusdistanci var sagādāt nopietnas problēmas, ja neesat skrējuši. Ja jūs jūtat to aicinājumu, varbūt kādu dienu iepriekš pagatavojaties, pārbaudat, noskrienat kādu garāku gabalu, un tad jūs sapratīsiet, kā tas ir skriet, 5, 10, 20 km. Un ir kaut kādi mirkļi, ka liekas, vairāk gan nemaz un nekad, bet tad atkal tiekam tam pāri un uz priekšu. Labi, tas par sportu, par to mēs vēl katru rītu mēģināsim jūs aicināt uz aktīvu dzīvesveidu, jo tas uzlabo